Es vēlētos jūs informēt, ka šogad Saeimas namā pulcējās 3. jauniešu saeima. Šā pasākuma ietvaros tika nodibināta jauniešu Saeimas Baltijas asamblējas delegācija. Lai tiešām ieinteresētu jauniešus aktīvāk darboties Baltijas asamblējā, mēs vasarā norganizējām speciālu konkursu jauniešiem, kas darbojas Baltijas asamblējā, jauniešu Baltijas asamblējā, sagatavot esejas par Baltijas jūras aizsardzību. Un, kā mēs redzam, mums šodien visas dienas garumā kopā ar mums ir arī 3 jaunieši, kas ir šo eseju konkursa uzvarētāji. Un tā kā konkursā Jānis uzvarēja, tad viņam arī pēc mana speciāla lūguma ir iespēja 3 minūtes uzrunāt Baltijas asambleju, lai arī jaunieši varētu pateikt kaut ko Baltijas parlamentāriešiem. Lūdzu, Jāni. Cienījamās dāmas un godātie kungi. Es esmu Jānis Zuļķis, 3. jauniešu saeimas Baltijas asamblejas deputāts. Savā un jauniešu saeimas vārdā sveicu Baltijas asamblejas 32. sesijas un 19. Baltijas padomes dalībniekus. Šī gada sesijas pasākumos piedalās arī jauniešu saeimas deputāti, kuri vēro jūsu darbu, vērtē jūsu sadevu un gūst vērtīgu pieredzi. Un nevelti. Jo tieši mēs esam šīs valsts nākotne, visas Baltijas reģiona nākotne. Mēs, tāpat kā jūs šobrīd, reiz risināsim laikmetam raksturīgās problēmas. Latvijā jau 3. gadu pēc kārtas ar parlamentu un citu organizāciju atbalstu tiek veidot jauniešu saeimu, kuras galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem izprast parlamentārās demokrātijas politiskos procesus, Latvijas Republikas saeimas un deputāts ikdienas darbu. Jauniešu saeima, gluži tāpat kā saeima, apspriež likumprojekts, iesniedz priekšlikums, piedalās debatēs un komisiju darbā. Visi jauniešu saeimas deklarācijas projekti ir paši veidoti. Tajos ietvert jaunajiem deputātiem svarīgi priekšlikumi par to, kādai vajadzētu būt turpmākajai valsts attīstībai. Jauniešu saeima ātri ir ieguvusi popularitāti nevien jauniešu vidū, bet visas sabiedrības vidū. Visinteresantākās noteikti ir debats, kurās tev jācenšas pārliecināt kolēģi par piemērotākajiem risinājumiem. Nevienmēr tas izdodas, taču jāatzīmē, ka šāds debats dod lielisku pieredzi. Arī jauniešu saeima saskata vairākas problēmas Baltijas reģionā. Dažas no tām ir atspoguļotas mūsu pieņemtajās deklarācijās. Piemēram, jau vairākus gadus mēs runājam par jauniešu fizisko sagatavotību, par izglītību un iespēju savas idejas izvirzīt Eiropas Savienības mērogā. Manuprāt, galvenās Baltijas reģiona problēmas ir vides aizsardzības, izglītības un infrastruktūras jomās. Konkrēti var minēt Baltijas jūras lielo piesārņojumu vai faktu, ka reģionā nav izcila augstskoļi. Šos jautājumus vislabāk būtu risināt strādājot kopā. Varbūt jāveido visā reģionā viena, bet izcila augstskola. Varbūt jāiegulda daudz lielāku līdzekļu pētniecībā un zinātnē, lai atklātu jauns veids, kā cīnīties ar piesārņojumu. Mēs jebkurā gadījumā iegūsim milzīgu pieredzi un zināšanas, kuras līdz šim mums nebija. Visbeidzot, savā un jauniešu saeimas vārdā vēlos pateikties visiem, kas ziedoja savus spēkus un zināšanas gadu no gada strādājot Baltijas asamblējā un Baltijas padomē, spēja dot milzīgu ieguldījumu reģiona attīstībā un labklājības celšanā. Paldies! Sajūtas, protams, bija dažādas. No vienas puses liels uztraukums, jo tomēr augsts amatpersonas atrodas šajā sesijā un visā pasākumā. Vēl lielāks uztraukums par to, ka pašam jāsaka runa ir noteikti. Tas nav vienkārši izdarāms tādu cilvēku priekšā. Par pašu iespēju jāsaka, tā ir lieliska iespēja. Tikpat labi iespēja, kā piedalīties jauniešu saeimā. Un šī iespēja radusies tieši pateicoties jauniešu saeimai, kuras laikā tika izveidot Baltijas asamblējā jauniešu saeimas vidū. Iespēja kaut ko šādu apgūt, tas ir vienkārši būtībā neaprakstām. Tu būtībā skaties, dzīvojot savu dzīvi uz pasauli, tagad tajā taisnajā leņķī un esot kaut ko šādi,
tev vienkārši pavēršās tie skatieni no visām situācijām, no visu, ko cilvēki vienkārši runā, ko viņi pieredzējuši. Tas ir neaprakstāms, tiešām lieliski. Iespēja noteikti ir lieliska un vienreizēja. Un tas ir tiešām interesanti, jo ne katram ir dot tādu iespēju kaut ko tādu redzēt. Un tāpēc es ļoti priecājos, ka man šī iespēja bija. Jo būs interesanti salīdzināt to, kas tika pateikts šeit un kas vēlāk tiek atspoguļots mēdījos. Jo diena ir tik gara, ka visticamāk daudz kas paliek aizkadrā. Daudzas lietas, kas tiešām varbūt arī ir ļoti interesanti, tas, ko gribētos dzirdēt un zināt.